Es negribu montēt, es negribu fucking montēt, man zaļi balli, es negribu montēt, what the fuck, man? Labrīt, kāds rīts ir vēls fucking vakars. Var redzēt, ka aiz manis ir palaists cēsis, tāpēc, ka man ir vesela stunda un, stunda un 20 minūtes līdz sapulcei vienai, kas ir vēl vakarā. Un man nav reāli nekā cita, ko darīt. Man ir dažas lietas, ko vajadzētu tikai izdarīt, bet man smadzenes šodien vienkārši neiet, un tāpēc es esmu labāk kraklā priekš sapulces, bet arī fucking trenučkās, tāpēc, ka sapulcēs nevajag redzēt, vai to dirs ir plika vai ne. Jebkurā gadījumā mini video par to, ka es šodien ļoti negribēju strādāt, es strādāju tik un tā, protams, un tagad es darba dienā es iegrāšu cēsi līdz sapulcēm, ir vismaz viena ērta stunda. Es domāju, kamēr tik produktīvi es vismaz jau vaļu mazgāties, bet bez tā man nav nekā, ko es jēdzīgi varu šodien reāli izdarīt pagaidām. Rītdien būs diezgan daudz darbs ar Epic Ads Lab. Man ir daudz ko pateikt par to arī, bet es ticamāk, ka es rītdien kaut ko safilmēšu par to, bet īsti sakot, Camilo acceptoja man deal par 4500. Man vajag finalizēt dažas detaļas un tam līdzīgi, bet es biju tiešām pārsteigts par to. Un man ir sapulce ar Brandonu, kurš jau 2 fucking reizes man atcēla zvanu. Pirmo reizi viņš vienkārši nepaskaties, cikos notiek, tāpēc, ka viņš nezināja, cik ir fucking UK laiks. Un es nezinu, kāpēc viņš neplānoja to vispērš, uz viedies un debiju. Otrs samatojums bija plānots vakarā, viņš neatnāca, viņš kavēja, viņš teica, ka viņš tūlīt būšot. Un taču pateica, ka viņam bija fucking, vai kaut kam ekstra bija fucking mašīnas avārija. Gan jau, kad dirsa pilna ar meliem, man nav nejausmas, bet šodien es iedošu. Lieta tāda, viņš ir pietiekami high, kā lai saka, viņš ir pietiekami important, lai varētu vismaz trešo reizi pamēģināt, third time the charm. Bet pēc manas pieredzes nekas man nav beidzies labi ar cilvēkiem, kuriem visu laiku šāds huņas notiek. Pat, ja ir pilnīgi labs attaisnojums, ja cilvēkam vienkārši nelaimējas, es labāk negribu, lai tā sliktā laime pie manis nosmērējas. Man kādreiz bija slikta laime, bet man pēdējā laikā tas ir mainījies, tāpēc, tas samēr viss, es igrācājos. Kā var redzēt, šodien nav baigi optimāla diena. Es pamodos un kopš vakardienas es tā fucking strādāt vienkārši negribu, man ir pilnīgi nahuj, reāli. Bet, protams, es šodien izdarīju tā. Es pamodos diezgan vēls, aizgājuši džimu. Es nejūtos baigi labi, es izdarīju, godīgi sakot, varbūt 70%, es gāju mājās. Izrādās, es garšvielas nenopirku, tāpēc es ēdu pankūks ar ievārījumu no rīta, kas darba dienā ir ļoti liels no-no. Tur ir ogļhidrāti un cukurs. Bet tās, un šodien vairāk menedžēšanas diena. Un tā kā man bija plāns, ka es vienkārši pateikšu, ka šodien nestrādāšu, jo es nejūtos labi, bet es strādāju tik. Un labi, es izdarīšu tik. Un praktiski gandrīz daļa no darba dienas ir paveikta. Es esmu izdarījis diezgan daudz, ko man vajadzēja, sapulces, es runāju ar cilvēkiem un tam līdzīgi. Bet es atzīšu, man daži montētāji kaiti ir nevis dēļ tā, ka, viņi ir slikti cilvēki vai kaut bet pilni, tur nekāda problēma nav. Es esmu vainīgs pie tā, ka man viņi dažreiz biku nokaitina, tāpēc, ka, piemēram, mēs sarunu ar vienu šo montētāju, kurš teica, ka, viņš pateica veselu garu epopeju, ka viņš mani tā novērtēja, ka es viņam palīdzu visu laiku, un viņš pastāstīja par savu dzīvi, kas tur blā, blā, blā. Čālam ir fucking, biku grūti, viņam bija, Lieta tāda, es tur arī kādreiz biju. Bet tagad viņš man šito saka, protams, es aizēju autopilotā, es saku visas lietas, ko viņš grib dzirdēt, visu labo un tam līdzīgi. Es fucking atzīšos, es nejūtu ne grama simpātijas tam čāliem, diemžēl. Es sapratu uz papīra, kā tam vajadzētu būt, bet arī tā problēma, ka pēdējā laikā īpaši, vai arī varbūt pat visu mūžu, es vienkārši neatceros vairs, ka man ir tik grūti to simpātiju parādīt, nevis parādīt, tieši izjust. Es varu parādīt simpātiju, ka viņš viņi domā, ka es esmu normāls cilvēks vai ko, bet es esmu fucking idiots, un es runāju ar daudziem cilvēkiem tā. Varbūt, ja tu runāju ar daudz cilvēkiem, katram ir sava situācija, un es visu laiku trekoju un tam līdzīgi, kas tur notiek, bet es uz personīga līmeņa neizjūtu to.
Diemžēl. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Vai tā ir normāli, vai tā nav normāli. Es nezinu. Bet gadiem es par šito nerunāju, tāpēc, ka man vienkārši bija kauns par to runāt. Es vienkārši domāju, ka es esmu kaut kāda fucking. Es negribu teikt, ka esmu psihopāts vai ko, bet es neteiktu, ka esmu psihopāts vai kā. Bet, es nezinu, es gribētu izjust kaut ko tur. Tā kā reāli tas varbūt tas ir fundamentāli, kas man palīdzētu saprast cilvēkus kopēji. Bet es vienkārši kaut kādiem pēc neizjūtu to. Es nezinu, kāpēc. Bet, jā, un tas ir diezgan dīvaini priekš menedžeri. Bet tam arī ir biku mazi plusi. Ir, ka, jā, es runāju kamerā, ka es negribētu atlaist cilvēkus, jo tas sarežģīja lietas. Bet es nekad to nesaku, ka es jūtos slikti, ka man tas jādara. Man vajadzēja dažus motētājus atlaist nesen. Tagad es uzrakstīju ziņu, es vienkārši visu, ko es izjūtu, ir tā, šitas varētu būt sarežģīti nākotnē, bet nevis dēļ tā, ka personīgi, bet viņam ir X un Y, man vajag viņam atstāt darbu vai ko. Es apdomāju tās lietas, bet beigās es tik un tā atlaidu, tāpēc, ka, vajag izdarīt lietas. Es nezinu, man ir to tik fucking grūti izskaidrot. Tā problēma, ka es nesaprotu, pa ko es konkrēti tajā, ko man vajag izjust tajā situācijā. Varbūt tas ir vienkārši kā ir uzņēmēja darbība, vienkārši pohuļu dari, bet, jā, es pat neesmu kreklā, es esmu fucking mājas biksēs, jo es neplānoju šodien vispār strādāt, man vienkārši kaut kā sanāca, ka savilku sūdzu kopā un kaut ko tomēr izdarīju. Šodien plānoju vienkārši gulēt visu dienu, tāpēc, ka es pamodos vēl, es biju tik fucking nogurs, es tā negribu strādāt, vienkārši. Rītdien arī ir fucking brutāli. Bet man ir 2 video jāizdara Stefanam, un pēc tam es pazudīšu līdz pirmdienai. Man ir pilnīgi pohuļ. Man vajag, fuck, man rokas savilk krampi. Tas bija džimā fucking hamburgeru. Vienmēr man tā sanāk. Jā, un tā ko Stefans runā. I followed up twice now. The schedule was 2 videos per month. So normally by the 15th would have done video, but it was the end of the month. Man realizēja bāli, es negribu fucking strādāt. I only live for the weekend, I work all day. Jā, tas ir plus mīnus. Es pabeidzu ķipa strādāt. Šī fucking nedēļa man reāli, pateikšu godīgi, vienkārši paņēmu uz noliku uz muguras un izdirsu vienkārši reāli, Tas pat nav smieklīgi, bet, jā, darbs ir pabeigts rītdien. Es apskatos message, un es varu chillot, es strādāšu garāžā un svētdien pastrādāšu. Man pirmdien ir jāsaplāno biku plānu uz priekšu, tāds, ka es paņemšu atvaļinājumu, es izdomāju, ka es paņemšu atvaļinājumu, tas, ka būs jāņi, un es vienkārši maņuzēju reāli, tā kā, jā. Daudz ko vajag sakārtot priekš Gracī, tas būs mans galvenais tur, galvenā darbība, ko man vajadzēs izdarīt. Es aizmirsu frizērē pazvanīt šodien. Fuck. Es redzēju, ka es neskatos baigi. Optimām un bārda. Piko gara. Šauši pa bārdu saukt ir fucking kauns, bet, ko lai daru. Es neesmu noskavies, tāpēc, ka man pēdējā laikā tāda ka, ja es noskaušos, viņa būs vēl sliktāka. Man parādījās arī vēl atkal. Es nezinu, kāpēc. Man diēta nav mainījusies, es neko tādu neēdu, kas varētu man izraisīt problēmas. Bet, jā, bija pizdzēts reāli, tas bija. Es daudz ko neesmu pat runājis, es šitajā nedēļā vispār mājas. Es esmu varbūt filmējis, 3 klipus, kas parasti ir diezgan maz, un viņi bija īsi, kas bija pantā man diršanās, kas negrib strādāt. Tā kā, jā. Man liekas, ka es gan jau salikšu šitos kopā eksportēšu, un šis būs pēdējais. Jūs to neredzat kameras, bet es kā solis tagad, tāpēc, ka es sēžu visu fucking dienu, man viņas bišķi saspiestas, un tas nav labi. Tagad vajag vienkārši mani pakart cipšiem augstskvas, un man ir zero, ko skatīties. Vobles. Es neesmu ēdis vobles. Bet jā, kaut kā tā rītdien es tur noskaidrošu taču pēdējās lietas, un tā nahuj es pazudīšu dienu 2, vismaz pirmdien. Man ir jāsakārto lietas par manu SOP,
kur es iegāju virtuvē, es tikko atcerējos kaut ko smieklīgi. Kaut zini, kas bija smieklīgs, kas notika? Šitā ir jau man šonedēļ 3. reize, ka es atstāju plīti ieslēgtu. Tā kā es uztaisīju ēst, es paēdu, un tad es aizgāju kaut ko citu darīt, un es atnācu atpakaļ virtuvē, man bija gāze joprojām ieslēgta plītī. Man ir aizdevusi, ka man demence ir jau klāt. Reāli viss ir, it's so over. Game over, reāli. Joe Biden, you have 2 years to live. 2 years to live. Man jāieliek ko leduskapī, kopā ar rīmaizi. Rītdien varēs uztaisīt fritātas vistiņas, jo kāpēc gan nē? Ja pasauli negribēja, lai es nakts vidū no leduskapja ēdu našķus, kāpēc viņi ieliktu gaismiņu tur iekšā? Tas ir labs jautājums. Bet, Dievs svētī Iļviciem klasu un āda six-pack. Es, baudīšu savu fucking vakaru. Es slēdzu kompi ārā. Man ir pilnīgi pohoj, ko man viņi tur saka. Es eju atslābināties, tāpēc, ka man rītdien ir jāpabeidz žiguls. Es cerēšu, ka es to varu. Teorētiski es to varu izdarīt, tāpēc, ka man vajag pabeigt šūt krēslu, kas prasīs 2 stundas, 3 stundas rāv. Ja absolūti maksimums, ja es vienkārši lock the fuck in. Kāpēc es esmu šeit? Ja es lock the fuck in, tad tam vajadzētu notikt. Bet, tas apmēram, jā, es ķipa rītdien var pabeigt žigulu, ja es varu pabeigt žigulu, tas ir jauki. Tagad es pabeigšu žigulu, tas jau būs mans daily drivers uz kādu laiku. Un es plānoju arī Audi beidzot kaut ko ar viņu darīt, tāpēc, ka man tur ir reāli detaļas jāsapērk un kaut kas ar viņu jādara. Tā kā, kad es pabeigšu žigulu, kas būs, es ļoti ceru, ka man plāns ir, ka mans goals pa šo nedēļas nogali ir pabeigt žigulu. Tas ir mans galvenais plāns. Bet tā man pirmdiena, nākamā nedēļa arī būs brutāli diezgan. Būs daudz, kas fucking jāizdara, tik daudz huiņas, kas man jāčakarē prātu pabūs. Un, ir tik daudz, ko es gribu teikt, bet man ir vienkārši fucking nogurs manas līgums kaut ko nākajai. Es gribu dzert kvasu, man ir zaibāli, bļāģi. Volkswagen.